Jāsaka tā, labvakar atkal. Labvakar atkal, jā. Mēs esam Skotijā, Skotijas galvaspilsētā, Edinburgā. Ciemos pie Amandas un gribam padalīties atkal ar nākošo liecību, kas ir noticis viņas dzīvē. Tur ir daudz liecību, bet mēs šo ierakstīsim. Pārējās kaut kad vēlāk atkal, vai ne? Jā. Jā, mēs tiešām labprāt uzklausīsim, ko tur mums pastāstīsi par saviem Dieva brīnumiem, lai visi pārējie arī redz un dzird. Jā, es gribēju pastāstīt, ka tas, gan noticies, ir diezgan ilgu laiku atpakaļ, jā. Man bija ļoti lielas problēmas ar sieviešu veselību, un es gāju pie dakteres arī, jā, un griezos ar šīm problēmām pie viņas, jā, un viņa man uzstādīja diagnozi, ka man ir endometrīts, un tajā laikā nekas cits arī nebija līdzēts. Viņi man gribēja tā kā uzlikt uz hormonu terapiju, bet es negribēju lietot šādas te ķīmiskas vielas, jā, un es tomēr gribēju, lai man tas viss būtu dabīgi. Un bija vasara, un es aizbraucu pie brāļiem, pie vienas ģimenes, kristīgas, tas bija Latvijā, pie Mēmeles upes. Un šīs brāles un viņa sieva aizlūdz par manīm. Un Dievs apliecināja, ka viņš dziedināja. Es pat sajūtu tajā mirklī, kad viņi lūdz par manīm, ja tieši konkrēti lūdz par šo endometrītu, lai tiktu dziedināts. Un es pateicos Dievam, kad man pēc tam apstiprināja, ka man nav vairs endometrīts. Un man pirms tam man bija katru gadu jāiet uz tādām nepatīkamām procedūrām, ja. Un joprojām tas viss tā kā atgriezās atpakaļ un nekas netika darīts lietas labā, bet šeit bija pilnīgi viss, pateicība Dievam. Un ārsti to apstiprināja, ka man vairs nav endometrīts. Tā kā es pateicos un slavēju Dievu par to. Paldies Dievam! Un, protams, ka daudz cilvēku varbūt, kas skatīsies, viņiem tas vārds neko neizteiks, bet tie cilvēki, un īpaši sievietes, protams, kuras ir ar to saskārušās, tā būs par lielu tādu stiprinājumu liecību. Tāpēc, ka Dievam nav svarīgi, vai tās ir iesnas, vai tas ir jebkāda veida vēzis, ja? Viņam ir viss tā kā, teiksim, tā vienā kategorijā. Slimība ir slimība, un vājība ir vājība. Tās viņš nav radījis. Un viņš dziedina vienkārši. Āmen. Āmen. Ir galvenais jālūdz, jānotic. Un vārds ir tas, kas mums palīdz stāvēt. Jā. Tā kā klinsakmens, ja, uz kuru mēs stāvam. Mēs taču ticam Dievam un stāvam uz to vārdu, ka Dievs grib mūs dziedināt. Jā. Dievs grib visus dziedināt. Jā. Ja ir kaut kāda iemesla, kāpēc tas nenotiek, tad mēs meklējam, lūdzam Dievam gudrību. Un Dievs dara brīnumus. Un tas ir brīnums. Citreiz cilvēkiem nenotiek tāds brīnums. Citreiz ir jāiet cauri dziedināšanas procesam. Ir jādzer zāles, ir jāiet kaut kādas, jāveic visāda citāda veida medicīniskas manipulācijas. Arī tas ir veids, kā mēs nonākam pie dziedināšanas. Jo ārsti arī ir no Dieva. Jā, jā. Jo, ja nebūtu ārstu, tad man liekas, ka mēs tad tā dikti mums tā pašok ietu citiem. Tā ir, jā. Nē. Man pašai citreiz ir tā arī tā, ziniet, es teikšu atklāti, jā. Nevienmēr ir tā gudrība, kā rīkoties, un nevienmēr es spēju noticēt tam, ka es varu būt tagad un tūlīt dziedināta, jā. Bet tas ir iespējams, un pateicoties tādām liecībām, kā ir Amandas liecības, ja? Un jo vairāk viņas būs, jo vairāk mums stiprināsies ticība. Tāpēc paldies Tev liels par šo liecību. Un mēs ar to noteikti dalīsimies YouTube kanālā un visur citur, un būs iespēja to redzēt un dzirdēt. Un pieņemiet to arī priekš sevis. Jā.
Kad Dievs dziedina. Dievs dziedina, viņš ir tas pats šodien, vakar un rīt. Viņš ir tas pats. Es to apliecinu un es tiešām esmu dziedināta. Un es pateicos Dievam par to, ja, ka viņš izved un viņš vienmēr norāda, kāpēc tas tā notikās. Man bija jānožēlo grēki. Man bija vispirms jānožēlo un jāatzīst, ka es esmu grēkojusi Dievu priekšā, ka es esmu nepaklausījusi, ka es esmu, un Dievs atbrīvo. Dievs atbrīvo, dziedina, un viņš ir uzticīgs un taisns. Un reizēm ir tā, ka mums gribās tiešām kaut ko saņemt no Dieva, tūlīt un tagad, bet ir lietas, kas ir jāgaida. Dievam ir savs laiks. Dievam ir savs laiks, un man bija tajā laikā man bija vajadzīga šī dziedināšana, jo man bija tiešām nepatīkami šīs procedūras, ka man bija jāiet katru gadu. Un tas bija nepatīkami, ļoti nepatīkami tas bija. Un tagad, un pēc tam es tiku dziedināta un Dievs man brīnišķīgi atbrīvoja. Dievs brīnišķīgi atbrīvoja un dziedināja un akters. Un atkal bija tā frāze, kad bija kaut kāds moments, kad bija kaut kāda nepaklausība, kur atkal bija jānožēlo. Un tad, ko mēs secinām, kad vienmēr tās slimības viņas atnāk un visādas nepatikšanas tikai tādēļ, kad mēs paši kaut kur esam atvēruši durvis ienaidniekam ienākt mūsu dzīvēs un sākt darboties. Bet tad, kad mēs nožēlojam, mēs aiztaisam durvis ciet un izmetam to ienaidnieku ārā no savas dzīves uz visiem laikiem. Un staigājam mīlestībā pret Dievu un pret savu tuvāko piedošanā, sakārtotās attiecībās. Un Dievs var strādāt. Bet viens ir skaidrs. Dievs 6 dienās radīja debesis un zemi, un visu, kas šeit piepilda, gan debesīm, gan zemi, un cilvēkus radīja, bet slimības viņš neradīja nevienā no dienām. Slimības un vājības, un visi šie paveidi, tie nav no Dieva. Dievs tos neradīja. Tas, ka mēs paši izveidojam savās dzīvēs situācijas, caur kurām ienāk šis ienaidnieks ar visām šīm bagāžām mūsu dzīvēs. Tas ir cits jautājums. Bet mums ir risinājums un dzīves piemērs. Lūdzam Dievam gudrību, saņemam iemeslu, ieraugam, kur mēs atveram durvis, aiztaisam ciet, izdzenam ienaidnieku prom ar visām pendelēm ārā. Mums te visādi īrnieki, apakšīrnieki nav vajadzīgi. Un staigājam Dievu uzvarā, Dieva dziedināšanā. Un tas jau notika cik gadus atpakaļ? Ļoti daudz gadus atpakaļ. Ļoti daudz. Mēs jau vairs neskaitam. Bet tas ir ļoti daudz. Un tā slimība nav atgriezusies. Ne. Pateicība Dievam. Nav atgriezusies. Pateicība Dievam tiešām. Tieši tā. Varbūt tu varētu pielūgt par cilvēkiem, kur skatīsies šo liecību, lai tas brīnums, kas notika tavā dzīvē un dziedinošais spēks aiziet par viņiem un arī viņi saņem to. Mīļais debes Tēvs, es Tev lūdzos par tiem cilvēkiem, kas mūs skatās, kas arī skatīsies mūs un kas dzirdēs šo liecību. Tēvs, atver viņu acis, atver viņu ausis, kungs, un sasniedz to cilvēku, kuram ir nepieciešama šī liecība, kuram tiešām ir kā apstiprinājums, kā stiprinājums, kā tiešām kā iedvesmas avots, ka Tu esi dzīvs, ka Tu esi šodien dzīvs Dievs, ka Tu dziedini, ka Tu mūs mīli un ka Tu mūs vadi, kungs, un ka Tu mūs sargā un ka Tu mums dod gudrību, Tēvs. Tu esi tas, kas mūs vada, kungs, un mēs Tev pateicamies no visas sirds. Un vadi tos cilvēkus, kuriem ir šī liecība vajadzīga un nepieciešama, un kuriem ir vajadzīga dziedināšana, Tēvs. Atbrīvo viņus Jēzus vārdā un dod viņiem gudrību, sapratni, kas viņu dzīvē ir šķērslis, kāpēc viņi nevar vēl saņemt šo dziedināšanu, kungs. Atver Tu tās debesu vārtus, atver tās gudrības vārtus, kungs, atver Tētīt Jēzus vārdā. Es Tev lūdzos no visas sirds, kungs, un svētī katru vārdu, kungs, ar kuru es apliecinu Tevi tavā žēlastībā un tavā dziedinošā spēkā, kungs. Es pateicos Tev par to visu, es pateicos, jo visa slava un gods pienākas tikai Tev, kungs.
Slava Tev un pateicība, Tēvs, slava Tev un svētī katru vienu, kungs, kas klausīsies šo liecību. Āmen. Amen, jā. Un mēs lūdzamies tiešām par katru ikvienu, kungs, atver sirdis, atver prātu, Tēvs, saprast iemeslus, sakārtot attiecības cilvēkiem un zināt vienu patiesību. Ka jums nav nevienam nekas jāpierāda, nevienam nekas nav jākalpo, Dievam neko nevajag izlūgties, izkalpoties un darīt lietas labā. Vienkārši mīliet Dievu, mīliet viņu. Paklausiet viņam. Jūs esat mīļotie bērni viņam. Un viņš dziedinās. Un darīs jūs brīvus. Nepavēlt viņš atsūtīja Jēzu šeit uz zemi. Patiesi. Pieņemiet to dziedināšanu, kas jums ir vajadzīga. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Visu labu.